daudziem vecākiem, tā skaitā arī man, kuriem bērni mācās ārzemēs, šobrīd ir šaubas, vai bērni, kad mēs iestāsimies Eiropas Savienībā, atgriezīsies arī uz Latviju. Eiropā viņiem interesē ieguldot naudu, izglītot cilvēkus, kas atgriežas savās mītnes zemēs un nes labumu gan savai, konkrēti šī gadījumā Latvijai, gan arī konkrēti Eiropai. Es neesmu pret Eiropas Savienību, bet es nezinu, kā būs ar dzīves dārdzību. Vai mēs varēsim iztikt un vai dzīvosim labāk, gribētos jau labāk dzīvot. Kopējais cenu pieaugums Eirozonā vidēji gadā nedrīkst pārsniegt 2%. Tas nozīmē, ka arī Latvijai, iestājoties Eiropas Savienībā, cenu griesti tie 2% būs stingri jāievēro. Ienākot Eiropas lielākai naudai šeit, cilvēkiem rodot jaunas darba vietas, mūsu bērni saņems darbu, saņems normālāku algu, no kuras arī maksās godīgi nodokļus. Līdz ar to palielināsies nauda valsts kasē, arī sociālajā budžetā. Un sociālam budžetam pieaugot, arī mūsu paaudzei ir cerības uz lielākiem pensiju pielikumiem. Nepaliec malā! 20. septembrī piedalies tautas nobalsošanā par Latvijas dalību Eiropas Savienībā.